Es tevi iznīcināšu. – 1991. gadā Tomijs Morisons bija visbīstamākais nokautu meistars smagsvaru kategorijā. – 27 uzvaras, 23 nokauti un kreisais āķis, kas bija izslēdzis jebkuru, kurš bija uzdrīkstējies nostāties viņam pretī. Bet tajā naktī Atlantikas Cityjā pretinieks nebija parasts bokseris. Tas bija padomju boksers, uzbūvēts kā kara mašīna, augsts, tehnisks, bez liekām emocijām. Reālajā dzīvē bija savs Ivans Drago, un viņš gatavojās Rocky māceklim sagādāt grūtāko nakti viņa karjerā. Tomijs Džuks Morisons uzauga Džejā, Oklahomā, tik mazā pilsētiņā, ka lielākā daļa pasaules par to nekad nebūtu dzirdējusi, ja ne tas, ko Tomijs paveica ringā un ārpus tā. Ringā viņš bija dabas spēks ar postošu kreiso āķi, kas bija nokautējis gandrīz ikvienu, kas nostājās viņam pretī. Ātrs savam izmēram, agresīvs, ar slepkavniecisku instinktu, 27 mārciņas. Ārpus ringa viņš bija Holivudas zvaigzne. Viņš bija filmējies kopā ar Silvestru Stalloni filmā Rockies 5, atveidojot Tomiju Gunnu, Rocky Balboas mācekli. Mācekli, kurš nodeva savu skolotāju. Dzīve atdarina mākslu. Džo Morisons ne tikai spēlēja boksa filmā, viņš bija īsts boksers ar rekordu, kas runāja pats par sevi. 27 uzvaras, 23 nokauti un sapņi kļūt par pasaules čempionu. Otrā pusē bija Jurijs Bolins. Viņa stāstā nebija filmu, nebija glamūra, nebija Holivudas. Bolins bija viens no pirmajiem padomju bokseriem, kurš pārgāja uz profesionālo boksa karjeru Amerikā. Viņš bija atvedis līdzi austrumu bloka elites amatieru sasniegumus un leģendārās treniņu metodes, kas gadu desmitiem bija devušas pasaulē dažus no labākajiem bokseriem. 6 pēdas un 4 colus garš. Nevainojama tehnika. Augsts skatiens. It kā kāds būtu paņēmis Ivana Drago tēlu no lielā ekrāna un padarījis to par īstu. Iepriekšējā Holivudas fantāzijā Rockijs uzvarēja Ivanu Drago. Šovakar Morisons atdarinās šo izrādi cīnoties pret Juriju Vaulinu, kurš ir jaunās Padomju Savienības bokseru paaudzes pārstāvis. Viņam Morisons nebija ne kinozvaigzne, ne amerikāņu bokselks. Viņš bija vienkārši nākamais vārds sarakstā. Atlantikas Cityjā. 1991. gads. Cīņa bija kā priekšspēle Holyfielda pret Formena duelim. Tajā brīdī tas bija lielākais boksa notikums. Un Morisons ieradās kā absolūtais favorīts. Viņa nokauta rekords runāja pats par sevi. Publika gaidīja vēl vienu ātru iznākumu. Bet jau no pirmā raunda kļuva skaidrs, ka šī nakts būs citāda. Bulins izgāja ringā ar tehniku, ko Morisons iepriekš nebija redzējis. Pastāvīga sānu kustība, precīzs džebs, kas trāpīja atkal un atkal. Un augstasinība, ko nevarēja iemācīties nevienā amerikāņu sporta zālē.
Paulīns pirmajā raundā trāpīja 33 savus sitienus. Morisons tikai 17%. Otrajā raundā Morisonam jau bija asinis mutē. Padomju boksera džebi bija atvēruši viņam nelielu brūci, un Morisona stūris sāka uztraukties. Treneris Tomijs Galahers viņam kliedza no malas, lai uzbrūk ķermenim, nevis medī galvu, un lai paliek rinda centrā. Morisons neklausījās. Viņš turpināja meklēt to kreiso āķi, ar kuru bija nokautējis visus, bet Bulāns to izvairījās, it kā precīzi zinātu, kad tas nāks. Trešajā raundā Bulāns pilnībā pārņēma kontroli. Viņa džebs trāpīja ar ķirurģisku precizitāti. 32% precizitātes pret tikai 9% Morisona. Tīras kombinācijas, kas nāca no leņķiem, kurus amerikānis negaidīja. Tieši džebs, kam sekoja labās rokas āķis pa deniņiem. Un tad vēl viens džebs, un vēl viens.
Morisons pirmo reizi savā karjerā izskatījās neomulīgi. Tad pienāca ziņa, kas izskaidroja daļu no notiekošā. Morisonam bija savainota labā roka. Viņš bija savainojis roku sitot savam sparinga partnerim Džerijam Džonsam treniņu nometnes laikā. Un šis savainojums viņu pilnībā ierobežoja. Līdz 4. raundam Morisons jau bija nestabils uz kājām. Boulin viņa dominēja ar savu kustību un tehniku, un Morisona treneris atzina kaut ko, ko neviens negribēja skaļi atzīt. Ka iespējams viņi bija pieļāvuši kļūdu, pieņemot šo cīņu. Tad pienāca 5. raunda, un Tomijs Morisons atcerējās, kāpēc no viņa baidījās. Viņš atrada to spraugu, ko bija meklējis 4 raundus. Publika Atlantic Cityjā uzsprāga sajūsmā. Bolins turpināja, bet Morisons viņam nedeva laiku atgūties.
Viņš viņu iedzina stūrī un trāpīja spēcīgu āķi pa ķermeni, kas viņu izslēdz no cīņas. Bulēns pagriezās, pagriežot muguru. Visai skaidra zīme, ka viņš vairs nevēlējās turpināt. Tiesnesim Stīvam Smogaram vairs nebija nepieciešams redzēt neko vairāk. Tehniskais nokauts 5. raundā. Morisons uzvarēja. Rokija māceklis bija apturējis īstās dzīves Ivanu Drago. Tajā naktī Atlantic Cityā Tomijs Morisons pierādīja, ka viņa nokauta spēks nav Hollywoods triks. 4 smagi raundi, savainota rokā. Un tomēr viņš atrada sitienu, no kura neviens nevarēja izvairīties. Džuka kreisais āķis bija pa īstam, un Bulēns to iemācījās vissāpīgākajā veidā.